Hei, nu ko, 1. novembris, pulkstens drusku pāri pusē 5. Ātri sametu visas mantas bagažniekā, diezgan spontāna ideja aizbraukt ar dēlu. Kur? Kur mēs brauksim šodien? Uz Copi! Uz Copi. Aizbrauksim, pamēģināsim noķert kādu vēdzeli. Jā, vai kaut kādu zandartu, piemēram. Zondartu? Varbūt arī zandartu. Kaut kādu līdu, ko rasienas jūrā. Pacept varbūt kādu desiņu, uzcept kādu garšīgu zefīru uz ugunskura, vai ne? Vēreiz, vai kaut kādu ziltiņu. Jā, tēva un dēla pasākums, plus ar Copes elementiem. Tā kā tā. Ceru, ka vēl paspēsim līdz tumsai tik līdz vietai, iekurināt ugunskuru, sasiet makšķeres, parādīšu arī sistēmas, kādas siešu. Viss ir ļoti vienkārši. Es neatradu 4 gadus atpakaļ noliktās malā savas feederu kastes, kur man stāv visas feederu barotavas un lielie atsvari. Neatradu. Nezinu, kur es esmu iebāzis. Arī priekš pudeņu makšķeres visu vajadzīgo neatradu. Kaut kur tās kastes ir pazudušas. Pazudušas no manas dzīves. Tāpēc ātri salasīju visu, ko vien atradu. Dažus atsvarus smagākus, 2 bušu kātus, ar kuriem agrāk bija braucis butēs. Auklas tur stāv virsū pītās, nezinu kāpēc, neprasiet. Vecās 10 gadu vecas, bet ar to arī tā vēdzeļu copa ir ļoti forša, ka principā nav vajadzīgi nekādi baigi dārgie instrumenti. Var izmantot vecus kātus, vecas gruntenes, diezgan resnas auklas. Lētas auklas, nekas traks nebūs. Atsvaru vietā var izmantot, nezinu, milzīgus uzgriežņus vai vecus automašīnu gultņus. No vienalga visu, ko vien var iemest ūdenī un kas turēsies lielā straumē. Labi, tiekamies jau pēc sekundes pie ūdens un skatāmies tālāk, kā mums ar dēlu šodien ies. Ei, pasaki visiem nesakas! Nesakas! Nesakas. Nu tā, mēģināsim pamakšķerēt te. Te īstenībā ir ļoti liela krāce. Un vasarā, tad, kad līmenis ir lejā, pa viņu var staigāt mierīgi, līdz ceļgalam, pat mazāk. Te ir tāda ļoti liela bedre. Sanāk, vasarā viņai var izbrist aptuveni līdz padusei, varbūt pat drusku mazāk, un tad uzkāpt virsū uz tās krāces un pāriet pāri visai upei. Un šajā pusē pirms krāces ir bedre, 1,3 m šobrīd, es domāju, ka varbūt pat visi 3,5 m. Te ir akmeņaina bedre diezgan, mēģināsim kaut ko iemest te, mēģināsim kaut ko iemest pirms krācītes, un mēģināsim kaut ko iemest tādu stipri pirms krācītes. Tā, lai neaprautu, bet te ir akmeņi, koki, ķērāji, nu viss, kas tik te nav. Bet veči ir sēdējuši, re, kur ugunskura vieta, re, kur bija visticamāk teltene uzslieta, un re, kā līmenis ir cēlies. Zefīriņas cepsim? Pareizi, cepsim. Jā, noķersim kādu zivi šodien? Nu, paskatīsimies. Jā, domā, pieķersies mums kaut kas? Nu, domāju, ka jā. Ja neko nenoķersim, tad pieķersies kaut kāds koks vai sūna kaut kāda. Sūna? Vai kaut kāda nogrimusi mašīna spēļu būs, varbūt pieķērusies, piemēram. Jā, nu labi, ejam ģērbties. Sistēma ir vienkāršāka par vienkāršu, ko es izmantoju priekš vēdzelēm, jā? Parādīšos dēla makšķeres. Tātad pamataukla, parasts pretsavērpējs caur auklu, virsū atsvars. Tālāk mums iet piesieta karabīne ar diezgan lielu griezuli, jā, lai tas griezulis neieiet iekšā tajā pretsavērpējā, un gatavā pavada. Es izmantoju, man liekas, Kamatsu, tur vislētākās eiro 50 vai 2 eiro.
0,25 mm aukla, otrā numura āķis. Āķis ir diezgan pamatīgs, jo vēdzelei mute ir liela, ja, āķis tāds konkrēts, normāls, 2 naktiņus var uzlikt. Jo viņa jau tā ierīs diezgan dziļi, ja būs normāla vēdzele. Nu, cerams, ka vismaz mazās būs lūpā un varēs atlaist, ja vispār kaut kas būs. Labiņi, makšķeres esam sasējuši, ejam liekam virsū sliekas, metam iekšā pīckas, liekam zvaniņus virsū un tālāk jau kurinam ugunskura. Lūk, tāds smuks kušķītis no 2 naktiņiem. 145 grami atsvars un bušu kāds. Nemeloju, bušu kāds. Agrāk butēm šitāds tirgoja komplektus. Ļoti normāls kāds. Sāmiņam no krasta, vēdzelēm, butēm ideāli. Tā, Jēkabiņ, tagad tu mani pafilmēsi, ja? Āķi izbir. Tēc izbirdinājis liekas. Kad tas bija tas slikto vārdu? Tas bija pankūka. Stāvi un filmē. Tā, lai es šitajā televizoriņā visu laiku esmu, ja? No, tu redzi mani? Jā, redzu. Arī tagad. Aha. Tā. Un pirmais metiens. Pirmais metiens. Pirmais metiens. Ja pirmajā metienā neko nenoķēri, tā tad būs laba cope. Dublis numur 2. Pirmais bija atšāviens. Numurs 2 aizvidoja bišķi tālāk nekā šitā. Ja, Nekā pirmā reize. Uzliksim zvaniņu ar spīdeklīti, ja? Aha. Un tā, kad viņš uzvanīs, tad tu kaut ko noķersi. Atradu te visādas vecās drazas samētātas auklas, polietilēna maisiņus. Paskatīsimies vēl drusciņu, bet tētim tā uzraustīja dažas reizes. Kā tu domā, būs vai nebūs? Būs. Būs? Draugi, jūs neticēsiet. Man ir pirmā zivs. Kā jūs domājat, kas tas ir? Tas ir sapals. No, sapalēns. Kā tev patīk, Zacēna? Labi. Forša zivtiņa? Jā. Kas tā tāda ir? Nezinu. Zandarts. Nē, sapals. Sapās. Davai. Gasē. Tā. Mēģināšu iefilmēt sopi. Tev, nu laikam jāiet pēc spinninga. Otrs sapals. Nē, nu jā, ir te tā krācīta un sapalēni te mazie dzīvojas. Tas ļoti gardi. Vai ne? Ar maizīti. Pareizi. Un zini, ko pēc tam mēs varēsim uzcept? Nē. Marshmallows. O, tā ir marmelāde. Nu jā. Paēd riktīgi, ja? Desiņu, maizīti. Iesvērtēti, pārbaudīt makšķeres, jeb tētim pašam aizēt. Pašam. Jā, tad tu paēdīsi pa to laiku. Labi? Nu jā, diezgan traki. Principā ir aprauti jau kaut kādi 1, 2, 3, 4 svini. 2 vēl ir palikuši. Tie man stāv virsū. 140 grami. Un nekas gandrīz vairs nav palicis arī no āķiem. Jo, nu, tikko arī es atnācu un nepaspēju izvilkt ārā, vienkārši pa upi peld milzīgs bomis. Nu, viņš, protams, salasīja abas 2 makšķeres. Nu, viena man izdevās, tā kā ar maziem zaudējumiem tikai āķi apraut viņai. Otra aizgāja ar visu. Nu, neko darīt. Sējos pa jaunam, bet nu tā tas arī ir.
Ko tu tur dari? Cepu zefīru. Tu zini, kā pareizi jācep zefīrs? Jāgroza, ja jūt, ka paliek pļaka. Ja jūt, ka paliek pļaka, tad jāgroza, ja? Tēti, cik labi sēdēt pie ugunskuļņa? Jā, tev patīk? Forši. Mēģināsim izvilkt šito makšķerīti. Un, diemžēl, aizlidoja no viņas zvaniņš. Kas zina? Nē, kaut kāds atkal bomis, kur peldēja, redzu, jāizķers arī to makšķerīti. Nu, pagaidām nekā patīkamā. Godīgi sakot, grūta cope. Kaut kas ir. Joheidi ir ārā. Hehe. Jēkab! Mums ir pirmā vēdzele! Vēdzele? Jā! Nāc, noliec multenīti, nāc paskaties. Paskaties, kāda. Vau! Vai nē? Smuka? Būs jāiet, jālaiž vaļā. Dēls no šādas čūskas bikītes sabijās. Zin kā, viņa varētu būt pat arī mērā, jo vēdzelī nav beigi liels izmērs. Bet lai jau peld. Paska, kā čūska. Super, iepriecināja. Nu, varu pateikt, ka cope jau ir izdevusies. Nu, kā tev patīk copīte? Ko tev labi? Jā. Foršas zivtiņas, jā? Kādas zivtiņas šodien iemācījies? Zandartu, līdaku No. un asari. Kādas tētis noķēra šodien? 2. 3. 3. Vienu tu neredzēji. Skatījies multeni. Kādas tās bija? Kā saucās? Nezinu. Viena bija vēdzele. Un 2 bija mazi sapaliņi. Beidzi tur šļupstrēt. Tēņa garšīga? Sparu limonāde. Es domāju, tu tā dzer, jo tu karsta ir. Smogs ugunskuriņš, vai ne? Davai pamēģināsim to zivtiņu uz 10 noķert. Uz 10? Jā. Nu labi. Pamēģināsim arī uz 10, kā reiz maziņš 10 luņķis ir palicis. Jū. Jā, živs. Riktīga, ne? Kur zivs? Kur? Zāļu sams saucas. Šajā kur nofilmē. Riktīgs zāļu sams. Vai ne? Jā, ar lapām kaut kādām. Nē, nu paskaties. Nu ko, esam iekšā mašīnā, visas panskas salasījuši. Copi pabeidzām. Kā tev patika, Jēkab, šodien? Ļoti labi. Jā? Kas tev visvairāk patika? Vilkt ārā un sildīties pie ugunskuras un skatīties ūdenes. Nu ko, beigās 3 zivis krastā, 3 zivis pa ceļam nost pret kanti, pāris bomji, 1 mais, 10 aprauti āķi, 4 aprautas montāžas ar visiem sviniem. Nu tā ir. Diemžēl šobrīd līmenis kāp, visas drazas, kas stāv krastā, iet pa upi, un nakts stundā, diennakts tumšajā laikā ir ļoti grūti pamanīt. Tīpaši, ja jūs sēžat kaut kur pie ugunskura, bet makšķeres ir iemestas un jūs sēžat ar zvaniņiem, nu tad esat gatavi tam, kad jūsu sistēmas aizpaldēs kopā ar to baļķi, kas peld. Ļoti daudz zāles, ļoti daudz netīrumu. Es esmu nostrādājies, mazajam prieks, plāns ir izpildīts, vēdzele ir noķerta. Nezinu, vai šogad vēl aizbrauksim. Varbūt, ja būs labs laiks, bet ir tāda analoģija.
vēdzeles labā laikā neķerās. Nu, vismaz man neķerās. Mums ir, ja patika šis video, ieliekat laiku, abonējiet kanālu, ja vēl neesat to izdarījuši, un tikamies nākamajos video. Liekam laiku, ne ātrākās.